Jā, mēs runājam vispār par likumdošanu un par likumiem Saeimā, tad es kopš darbojos tagad no jūnija juridiskajā komisijā un vienu teikumu pateikšu, tas, ko mēs saņemam, tie likumi ļoti nekvalitatīvi sagatavot. Kā to var izvērtēt? To es vienkārši dzirdu no tiem komentāriem un no tās kvalitātes, no diskusijām komisijā, kas notiek. Un šeit man jāsaka, es nezinu, kā bija agrāk, bet man tāds iespējas, ka agrāk tā nebija. Kvalitāte, nav laba. Saka, nav kvalitāte. Nav kvalitāte, ne. Anda? Un es gribēju piebilst to, ka gatavojot likumu, vienmēr jāsaprot, ka likumam sekos kaut kas vēl. Likuma ieviešanai būs vajadzīgs, ministru kabineta noteikumi vai kaut kādu procesu apraksti, lai tas, uz ko tas attieksies, vienalga, vai tā ir skola vai uzņēmēji, saprastu, kā tas reāli dzīvē strādās. Un bieži vien ir tikai likums, bet nenotiek tā nākamā procesa daļa, kur ļoti svarīgi ir, un tas nāk no politiķa. Kas ir tas nākamais? Piemēram, šobrīd mēs strādājam pie iepirkuma likuma. Un tālāk būs jābūt gataviem e-rēķiniem, vai jābūt elektroniskai sistēmai, kas automatizēti ir. Kas nozīmē, ka paralēli strādājot pie likuma, ierēdniecība strādā jau pie procesa, lai tanī mirklī, kad likums stājas spēkā, mēs nesākam domāt tā, un ko mēs tagad ar to visu darīsim, un 2 gadus visi plēš matus, bet šie procesi notiek paralēli. Visi domā par to, ka tur ir lietotājs, kuram tas ir svarīgi, un tā ir tā atbildība gan no politiķa, gan no ierēdniecības, ka mēs strādājam cilvēkiem. Tas jau ir izpildvaras jautājums, tas jau ir MK jautājums, ministra kabineta jautājums. Tas ir kopīgi sadarbībā noteikti. Bet vai tā